Es gribu teikt, negribu teikt. Tā, kādu tu gribi melnā man ir? Nē. Nē? Un būriņi. Man negaršo piparmētru tēju, bet, iedomājies, visi tie, kas viņu dzer, te varētu plūkt tur un plūkt viņas, Johaidī. Un beigās izrādās pusziemā jau viss prasa, Johaidī, kuri piparmētri saka, bet kāpēc jūs nelasījāt, tur viņas ir nenormāli daudz vienkārši. Svetmašīnām apkrājiem meitenēm un ziemas turiem pēc saules, zem priecīniem, klucieniem, silpieniem, mums vai spēcies, degūzes bāls. Latu jocīgām planties pa pilsētu, Par visu dzīvi īstenībā esmu tiekusi uz laukiem. Visas vasaras tāpat ir bijušas vienmēr kaut kur pie dabas, un tagad vienkārši, kā man dzīve atļauj, un es arī labprāt vienkārši to izmantoju. Vienkārši, es nezinu, es vispār nestādos priekšā, kā var sēdēt Rīgā. Teiksim, es varu saprast, kā var sēdēt kaut kādā mazpilsētā, kur tie lauki ir tuvu, bet kā var sēdēt Rīgā, kur, ja vispār kaut kādā vēl lielākā pilsētā. Visi procesi, kas notiek, viņi taču normāli sajūtam ir laukos tikai. Rīgā, ko tu sajūti tur uz mūriem, uz asfalta? Nē, es pat nezinu, man liekas, tas ir jebkurš vispār baigi daudz, man liekas, viss baigi daudz inteliģents taču pārvācās uz laukiem, un respektīvi visi sapņo par kaut kādām lauku maiņām un tā tālāk. Lielākais vairums ir pārvācies. Nē, jautājums ir par to, teiksim, redz, lauka uzreiz jau saistās to, ka uzreiz tur tā, ka pamazām ievies cēnīts, un pamazām viņu ir ieviešās, loģiski, un jau vēl ir visam tam pamats. Bet, tas, ka tu esi ar dabu saistīts, un pat ziemā, kad it kā tur tie dabas procesi ir minimāli, vienalga tu viņus jūti kaut kādas visas to, es nezinu, tas ir normāli. Viņi tev visi ar tevi, kā lai saka, tu sajūti kā pats, kā esi daļa no tās dabas visas. Īpaši, ja tu vēl esi, piemēram, pastaigājis pārgājienos ar kaut kādām teltīm, piemēram, mēnešiem esmu staigājis. Un tad tu jau zini, kā lai saka, tā ir tāda atslēdziņa bijusi, kas tev pieslēdz, vienkārši tu vienmēr viņu var pagriezt, var sakot, un vienmēr viņi tev pieslēdz pie tām dabas ritmiem. Un te, protams, te ir mājas, var sakot tā, un es neiešu teltī gulēt dārzā, varbūt arī iešu, nezinu, saņemšos un iešu. Malknīgs tā, kurš čonīts nosūpēja labi. Pilna viši tie gaņi ar piekrāmē. Vispār jau normāli pirtnieks saka, ka vasara nav pirtlaika. Ziemā, ka viss ir sasaus jau kaidī. Taču negrib zaudēt. Jā, ja Piegrezi. Tas kāds ir saules stērk, fantastiski. Kā gan teikšu godīgi, tas nav mans mīļākais laiks. Sausēņam patīk tā doma, ka tas ir tik jauks vecums, kāds mums jau ir tāds, kā lai saka, brieduma posms tāds, kad
Tu jau neuztraucies vairāk par sīkumiem, kad man liekas, ka es tagad vispār visu ziemu esmu nodzīvojis pa laukiem. Bet varbūt ir kaut kādas, teiksim, augšā tādas vibrācijas, kaut kādas virspusē, tā kā ūdens virspusē. Bet patiesībā visu laiku tas ūdens dziļums pilns, viņš ir pilns tā kā ar tādu, kaut kādu stabilumu, kur tu visu laiku vari tā kā no tām vibrācijām, teiksim, iegremdēties un sajust to dziļumu. Un tas dziļums tev neļauj cepties par kaut kādiem sīkumiem. Tas ir tik forša sajūta tāda, kaut kāda tāda. Tiešām brieduma sajūta.